Sveiki visiem! Čivu rivu skatītāji! Ar jums kopā raidījums Blā Blā šovs. Un, protams, Liera Šteina un Aleks Silvers. Šodien mēs esam jaunā žurnāla Amber Style prezentācijā, kā arī restorāna Aura prezentācijā. Mūs gaida ļoti daudz pārsteigums, par kuriem mēs tieši nezinām, bet jūs un mēs to drīz uzzināsim. Skatieties Blā Blā šovu! Kopā ar mums ir vienreizēja Irina Perepelīca, viņa ir Amber Style galvenā redaktore. Un man ir jautājums, kāpēc tāds nosaukums, kāpēc Amber Style? Tāpēc, ka mēs rakstam par Rīgu un Latviju, kā ir pieteikts mūsu logo. Mēs izdomājām, ka tiešām Latvija un arī visa Baltija asociējas ar dzintaru. Un līdz ar to mēs uztaisījām dzintara stailu, dzintara stilu. Man ir tāds jautājums, ko tādu cilvēkam vajag izdarīt, lai par viņu uzrakstītu žurnāls Amber Style? Kā jābūt tādam interesantam? Cik provokatīvs jautājums. Mums ir rubrika, viņi mūs ir pārsteiguši. Parasti tur tiek cilvēki, tie, kas nodarbojas ar kādu pamatu profesiju, bet viņam ir kaut kāda aizraušanās vai hobijs, un viņi tiešām ar to pārsteidz. Un viena no tām ir Krievu teātra aktrise Tatjana Lukašenkova, kas pirms 4 gadiem sāka gleznot. Un šodien mūsu pasākumā viesi var redzēt arī dažas gleznas no viņas mājas kolekcijas. Un mēs varu ar godu pateikt to, ka mēs esam pirmie, kas uzrakstīja par to, ka Tatjana glezno. Tā kā šis tiešām ir ekskluzīvs materiāls, ko var izlasīt Amber Style lasītāji un arī šeit viesi paskatīties, kā tad glezno aktrise. Paldies, man tiešām prieks, ka arī mana fotografija šoreiz ir žurnālā. Manas diemžēl ne, bet es domāju, ka tā būs, es ceru uz to. Paldies, lasam Amber Style visi. Ko skatītājiem, mēs turpinām mūsu Blā Blā šovu un ar mums modes bloģeris Denis Ševiļovs. Un pirmais jautājums, ko tu redzi jaunā numura Amber Style vakā? Sveiki, pirmkārt. Manuprāt, tā ir pludmale, izskatās vairāk pēc vecākiem. Un mēs redzam kaut kādu 360 gradīgo bildi, diorāma tā ir laikam sauc. Jā, tā ir diorāma. Un kāpēc tu pats domā tāds nosaukums Amber Style? Kāpēc tāds nosaukums? Šim izdevējiem ir vairāki žurnāli, visi viņi sauc ar Amber, kaut kas ir Amber Dog, man šķiet. Un tas ir vispār par dzīvniekiem, respektīvi Amber Cat ir, jā. Un tagad ir Amber Style. Tas ir, manuprāt, es īstenībā ļoti labi zinu un pazīstu žurnāla galveno redaktoru Irinu Perepelīcu. Viņa jau pirms tas žurnāls tika palaists, stāstīja par šo projektu. Un tas ir jaunais dzīves stila žurnāls, kurš ir domāts krievalodīgiem ārzemniekiem, kuri uzturas šeit mums Latvijā. Un šodien šeit arī ir restorāna Aura prezentācija. Un man ir tāds jautājums, kā tu domā, kāda ir laba restorāna koncepcija, ko tu varētu ieteikt varbūt no tava viedokļa? Īstenībā jūs man pacerēt, es gribēju nogaršot tur stāv šķīvītis. Es vēl nezinu, bet man patīk tā performance no pavara, un viņš stāstīja vairāk par tiem ēdieniem. Viņi tur gatavoja ar to šķidro slapekli saldējumu. Es nezinu, es nevaru dot savu vērtējumu vēl. Un es domāju, es neesmu tiesīgs dot vērtējumus vispār restorāniem, neuzskatu sevi ekspertu šī jomā. Kamēr vēl nepagaršoja, tad laikam vēl nevar runāt par to, vai ne? Ļoti labi. Vismaz man tur stāv. Mums arī, protams, tas interesē, un paldies Denisam, un tad mēs arī iesim pagaršot kaut ko. Jā, skatieties tālāk. Ar mums kopā Blā Blā šova ir restorāna Aura šef pavars, kuram mēs gribētu uzdot dažus jautājumus. Lūdzu, pastāstiet, kas ir molekulāra virtuve?
Skatoties molekulārā virtuvē, skatoties kādā nozarē, jūs to gribat redzēt, vai tā ir tā, kas ir redz to, ko vispār cilvēki redz televīzijā, jā, tas, kas ir pierasts, jā, vai tieši tas, ko taisam mēs dotajā momentā. Ja runājot par to, ko taisam mēs dotajā momentā, jā, tas visi tie paņēmieni no tās biomolekulārās virtuves, viņi tika izdomāti tieši no mūsu puses, no mana kolēģa šefpāra vietnieka Andreja un no manis. Jā. Mēs to darām, principā visu to molekulāro virtuvi mēs darām mājas apstākļos. No pieejamiem ingredientiem, no pieejamiem rīkiem. Jā. Ko šodien jūs tādu interesantu pagatavojat? Pastāstiet, lūdzu. Šodien mums bija vairākas lietas, kas bija diezgan interesants. Viena no viņām ir bijusi Black Angus lielopu filei, kas tika gatavota zemā temperatūrā 16 stundas. Jā. Sākotnējā temperatūra bija 28 grādi, un viņi pakāpeniski tika paaugstināti. Visu tās 16 stundas, kas iedeva tai gaļai no specifisku garšu, aromātu un tekstūru. Man liekas, tas ir ļoti interesanti, un man, piemēram, tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Ne? Es gribu to pagaršot pēc tam, ja tur vēl ir. Un vēl viens jautājums, kāda ir šī restorāna ēdienkartes koncepcija? Šīs restorāna ēdienkartes koncepcija, principā viņi ir internacionāli. Jā, mēs dodam gan Eiropas virtuvi, gan kas no latviešu virtuves. Principā viss kopā. Jā, ir taizemiešu virtuve arī, jā, ir pikantā uz upu. Jā. Nu, principā nav nekā tā, ko mēs nevarētu uztaisīt. Principā, ja kāds no mūsu viesiem paprasa kaut kādu konkrētu ēdienu, jā, vai kaut kādu noteiktu produktu, jā, mēs jebkurā gadījumā varam viņam to pagatavot, jā, pat viņš mums ir uz vietas, vai viņš mums nav, jo jebkurā gadījumā vai no mans kolēģis, vai no kāds no maniem pavāriem, vai no mēs aizbraucam uz tirgu tuvāko vai uz veikalu un iegādājamies to noteikto produktu. Paldies jums liels, tas bija šefpavārs un Liera. Nāciet uz Auru, pagaršojiet visus šos brīnišķīgos ēdienus un arī spēlējiet golfu. Labdien, Blablā šova! Šodien ar mums kopā ir restorāna Aura direktors, īpašnieks, vadītājs, viss vienā personā, pareizi? Mārtiņš Zvirbulis kopā ar mums šodien. Man ir tāds jautājums, Mārtiņ. Katram restorānam ir kaut kāds savs knifiņš. Kāds knifiņš ir restorānam Aura? Aura, tieši tā. Viss pasaka arī tas nosaukums. Jā. Tas knifiņš ir $1 miljonu skats pa logu ārā. Jā, tas ir golfa laukums, tā ir mierīga atmosfēra un tā ir aura. Jā, tas viss izsaka. Ēdiens ir garšīgs, cenas nav dārgas. Pats svarīgākais ir tiem, kas vēlās atpūsties un aizmirst mazliet darba dienas, jā, viss parādus un viss nebūšanas darbā. Jā, tad te ir tā īstā vieta. Jā, tāpēc arī mēs esam Aura, jā, jo te ir Aura. Tiešām jūs to redzat. Jā. Un tad man ir jautājums. Kāda aura ir restorānam Aura? Sportiski. Viennozīmīgi sportiski, jā. Šeit ir sporta klubs, jā. Lai gan golfs liekas tāds kluss sports, nē, tā nav dambrete, jā. Tas ir samērā agresīvs sports un inteliģents, jā. Ar lielu vēsturi, ar savu šarmu, ar harmoniju, jā. Jūs redzat, te ir 60 hektāri, jā. Pļautas zāles, kur tas ir redzēts, jā. Un te ir tiešām kvalitāte apkārt, jā, jūs to redzat, kas ir uz zāles, kas ir restorānā pašā un mūsu produkti. Un tas knifiņš ir kvalitāte, jā, tā ir mīlestība par darbu. Šeit visi ir entuziasti, jā. Šeit visi entuziasti ir, kas kop zāli, jā, kas kop zivis, jā, tepat ir mazs tāds noslēpums. Vienā no dīķiem ir, 100-200 līdekām iekšā, jā, tur ir iespējams vakšķerēt, jā. Un kas ir vēl tāds knifiņš, tas ir, tie cilvēki, kas šeit ir, jā, klienti, tas ir tas knifiņš. Visi ir laipni, jā, un godīgi. Tas ir mājības sajūta, jā, un mājības sajūta ir ļoti svarīga. Tīpaši Latvijas klientiem, jā, nejutīsies mājīgi, jā, tad
labi nebūs. Un varbūt jūs to arī pastāstīt kaut ko tieši par restorāna ēdienkarti, par to molekulāro virtuvi, kas tas ir, ar ko tas ir īpaši. Virtuvi, jā, tas ir mūsu šefpavāra Edvarda Vandenberga. Tāds tā kā eksperiments, jā, kas ir ar ēdienu saistīts un kaut ko pavisam netradicionāli, kas ir šķidrais slāpeklis. Jā. Man tas pašam bija tāds action, esmu vienreiz taisījis no tā saldējuma, jā, un bekona saldējumu. Un interesants lietas var to taisīt, un molekulārā virtuve tas ir kaut kas prātam neatverams un prātam nesavienojams, bet garšīgs, jā, un sīkāk pa ēdienu, kur tu daudz stāstīt, ja tur jāiet garšot. Bet par restorāna ēdienkarti var pateikt vienu. Mums ir vienkārši, mums ir svaigi produkti, jā, akcents uz svaigiem. Katru rīt brauc uz tirgu, vakar patiesībā. Katru vakaru brauc uz tirgu un tas ir mūsu akcents. Svaigi, lēti, ātri un eiropeiski virtuvi. Visam vienkārši nav kosmosu. Tagad mums ir gaileņa sezona. Vot, gaileņa sezona, tas ir forši. Jā, un droši tā jāpaprojā. Tāpēc, draugi, visi kopā braucam uz Auru, baudīt to visu visgaršīgāko virtuvi kopā ar Mārtiņu Zirbo. Paldies, ka jūs bijat kopā ar mums. Un mēs bijām kopā ar jums. Un tas nozīmē, ka šīs raidījums ir beidzies. Tāpēc, kā ar jums kopā bija Aleks Cilvers. Un, protams, Liera Steina.